Jo redziet, kas ir. Piemēram, jūs minējāt obligātā iepirkuma komponentes. Cienījamie radioklausītāji un skatītāji, jūs zinat, ka jūs saņemot elektroenerģijas patēriņu to samaksu, tajā ietilpst arī šis maksājums. Obligātā iepirkuma komponentes. Es šodien šo te mazo zvēriņu papētīju, izrādās, mums ir atkal ar direktīvu nolikts, ka obligāti ir Latenergo ir jāiepērk no kā? Pastāstiet, lūdzu. Jāiepērk no tiem, kas ražo elektroenerģiju par augstāku cenu nekā tā ir tirgū. Tā saucamie feed-in tarifi. Nezinu precīzo. Faktiski tā cena, ko saņem tie, kas ir uzstādījuši vai nu biogāzi, vai nu viņiem dārgāk izmaksā to elektrību ražot. Jā, viņiem ir garantēta cena, kas bieži vien pat 5 reizes pārsniedz to cenu, kāda faktiski ir viņa saražotajam produktam, kāds, piemēram, biogāzes gadījumā, kur cena ir, teiksim, 130 un pāri lati pa megavatstundu, jeb 13 santīmi. Un tā interesantā lieta, ko tādā veidā es vismaz neesmu dzirdējis, ka kāds būtu pagriezis, ka faktiski Latvijā visas ģenerējošās jaudas, izņemot Daugavas HES, saņem kaut ko, kas ir vairāk nekā tas, ko viņi saražo. Un tad viss šis te izdalās ar kopējo Latvijas patēriņu, un tad attiecīgi mums nākās vienkārši maksāt vairāk par to, ka mēs ražojam uz vietas. Un tur var diskutēt,